Sveiki visiem! Mani sauc Aleksandrs Vlasiks. Mani sauc Līna Staražilica. Mēs esam no nevalstiskas organizācijas Merkurijs. Un tagad mēs iztenojam projektu Vēlēšanas ir personiskā atbildība. Tagad jūs redzēsiet intervijas ar deputātiem, kuri plāno piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās šī jūnijā. Sveiki! Mani sauc Līna Staražilica. Es esmu no nevalstiskas organizācijas Merkurijs. Un pirmais jautājums, lūgums pastāstiet par sevi un jūsu partiju un ar kuru numuru jūs startēsiet vēlēšanas. Sveiki, es esmu Miks Celmiņš. Mēs šobrīd esam Politiskās partijas Kustības par birojā. Kustība par ir vienīgā sociāli-liberālā partija Latvijā. Mēs, salīdzinot ar citām politiskajām partijām, Latvijā esam samērā jauna politiskā organizācija. Kustība par tika dibināta 2017. gadā, un kā jau nosaukums arī to pasaka, tā ir kustība. Kustība par, un kustība par tika dibināta vairāk nekā 800 cilvēkiem, parakstot partijas manifestu par to, kādu mēs redzam Latviju, kādu mēs redzam Eiropu un pasauli attīstoties nākamajos gados. Un 2017. gadā mēs dibinājām kustību par. Šobrīd mēs esam diezgan liela politiska organizācija, mums ir vairāk nekā 500 biedri. Iepriekšējos 4 gadus iepriekšējā saimā kustība par bija arī saimā un bija pārstāvēta arī valdībā. Mēs šajā krīzes laikā, gan Covid pandēmijas laikā, vadījām veselības ministriju. Kādēļ, jūsuprāt, jaunieši gandrīz nepiedalās Eiropas parlamenta vēlēšanas? Jā, tā ir diezgan liela problēma. Vispār ne tikai par jauniešiem, bet mūsu sabiedrības dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo īpaši Eiropas parlamenta vēlēšanās ir diezgan zema. Ja mēs paskatāmies iepriekšējās 2019. gada vēlēšanās piedalījās, ja nemaldos, aptuveni 35% Latvijas iedzīvotāji, kas samērā ir ļoti, ļoti maz. Jā, mēs kā partija ļoti cenšamies un darām daudz, lai uzrunātu jauniešus, bet ne tikai jauniešus, arī pieaugušos un seniorus piedalīties vēlēšanās, jo tas tiešām ir ļoti svarīgi, kāpēc jaunieši nepiedalās. Un tur varētu būt vairāki iemesli, vai mūsu pašreiz Eiropas parlamentā ievēlētie deputāti varbūt nav izdarījuši pietiekami daudz, lai uzrunātu jauniešus un piedalīties vēlēšanās, bet arī, lai veicinātu to izpratni, ar ko vispār Eiropas parlaments nodarbojas un kādā ziņā ko Eiropas parlaments Latvijai un vispār Eiropas drošībai vai jebkurā no tēmām dara. Un es domāju, tas mums ir jādara katru dienu, un ne tikai šajā priekšvēlēšana laikā, bet jebkuram ievēlētam Eiropas parlamenta deputātam katru dienu ir jāstrādā pie tā, lai palīdzētu un atbalstītu ikviena jaunieša izpratni par to, ka tiešām piedalīšanās vēlēšanās tas ir viens no galvenajiem pienākumiem, kas mums kā Latvijas pilsoņiem ir. Un es lielā mērā negribētu vainot varbūt šeit pašus jauniešus, jo viņi varbūt neredz to saikni vai to vajadzību vai nepieciešamību tikai tāpēc, ka tas nav pietiekami labi, tā informācija nav pietiekami labi izplatīta un jaunieši nav līdz galam iepazīstināti. Jo nevar arī teikt, ka visi jaunieši, jo ir ļoti liela daļa jauniešu, kā jūs un mūsu partijā arī ir ļoti aktīvi jauniešu nodaļa, kas ir ļoti aktīvi jaunieši, kas piedalās katrās no vēlēšanās un ne tikai iet balsot, bet nāk arī sarakstos un kandidē, vai piedalās kampaņā, vai piedalās ikdienas partijas darbā. Un ne tikai piedaloties politiskās organizācijās, bet vispār tā pilsoniskā līdzdalība dažādos procesos mums kā politiskām partijām un valstī un deputātiem gan Eiropas parlamentā, bet arī pašvaldībā un saimā ir jāstiprina arvien vairāk, iesaistot jauniešus tādā ikdienas nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, ne tikai uzrunājot jauniešus pirms vēlēšanām, bet pašā darbā. Piemēram, es nezinu, vai jūs abi varētu atcerēties, kad pēdējo reizi partijas vai saimas deputāti uzrunāja jauniešu organizācijas vai jauniešus iesaistīties kādā diskusijā par kādu konkrētu lēmumu, ko, piemēram, pieņem saimā. Es tagad lasīju ziņās, ka šodien Saimas komisija atbalstīja lēmumu, ka turpmāk varētu tirgot alkoholu no 10 līdz 8 vakarā un svētdienās no 10 līdz 6 vakarā. Un ka turpmāk varētu tirgot alkoholu nevis no 18 gadiem, bet no 20 gadiem. Lūk, es domāju, ka tas ir diezgan atbalstāms priekšlikums, par to vēl ir gan saimai jānolemj, bet jautājums ir, piemēram, cik plaši jaunieši tika iesaistīti vispār diskusijās par šo jautājumu, vai jauniešu organizācijas tika uzaicinātas
uz Saimu par to diskutēt, vai politiskās organizācijas gāja pie jauniešu organizācijām par to runāt. Un es domāju, ka tas mums ir jāstiprina katru dienu, jo tad arī tā izpratne vairāk veidojas. Jo mēs kā partija diezgan aktīvi ar to strādājam arī laikā, kad mēs bijām Saimā. Jebkuru lēmumu vai ideju mēs diskutējam ne tikai ar jauniešu organizācijām, bet jebkuru nevaldības organizāciju Latvijā. Un tas ir jādara ikdienā, veidojot to politiku un piedāvājot idejas. Un tad es domāju arī uz vēlēšanām jaunieši, un ne tikai jaunieši piedalīsies vairāk. Kādēļ, jūsuprāt, jaunieši gandrīz nepiedalās Eiropas parlamenta vēlēšanas? Es domāju, ka jaunieši kopumā nepiedalās vēlēšanas. Vienalga, vai tas ir Eiropas parlaments, vai kāda no pašvaldībām, vai Saimas vēlēšanas. To, ko es esmu redzējis, tas bija visādi pētījumi, kur starpība, runājot par aktivitāti, starp cilvēkiem 65+ un 18, 24 bija 3 reizes. Es domāju, ka tas kopumā ir faktors visas valsts, ka jaunieši nav tik disciplinēti, ne tāpēc, ka tas ir slikti, bet tas ir, ka viņi ir jaunieši. Es arī nelabprāt piedalītos jūsu vecumā visas politiskos procesus, tāpēc, ka ir kaut kādas lietas, kas noteikti ir interesantāk un foršāk. Apmēram tā. Es neredzu kopumā, ka jaunieši piedalītos mazāk tieši Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tad, ko tieši jūsu partija var piedāvāt jauniešiem un kādēļ jauniešiem jābalso tieši par jūsu partiju? Pirmkārt, jauniešiem ir jāpiedalās vēlēšanās. Tas ir pats būtiskākais. Jauniešiem ir pašiem jāiepazīstas ar politiskajām partijām un kandidātiem, kas piedalās vēlēšanās. Un ja jaunieši redz, ka mūsu programma ir jauniešiem vai konkrētam cilvēkam, ne tikai jauniešiem pieņemama, tad pavisam noteikti es aicinu balsot par kustību par. Bet, ja kāda cita programma šķiet labāka un pieņemamāka, tad ir vienkārši jāpiedalās vēlēšanās un jābalso par jebkuru no politiskām partijām, kas vēlēšanās piedalās. Bet tas, ko mēs kā partija darām un turpināsim darīt, ir, ka mēs mūsu idejas, mūsu piedāvājumu Latvijai, bet arī Eiropā izstrādāsim kopā ar jauniešiem, un jebkuru lēmumu mēs pieņemsim pirms balsojot par kādu lēmumu vai izstrādājot kādu ideju, mēs ar jauniešiem to darīsim kopā, konsultējoties, diskutējot, uzklausot jauniešu idejas. Es domāju, tas ir tas, ko mēs jau šobrīd darām, un mums ir jādara vairāk, jo arī viena no tām lietām, kā Eiropas liberālo jauniešu organizācija Laimek, viņi aicināja Eiropas partijas iekļaut savos sarakstos jauniešus, kandidātus, kas kandidētu uz Eiropas parlamentu, un nodrošināt, ka jauniešu sarakstos ir ar iespējami augstākām vietām sarakstā. Un mēs par šo diezgan plaši ar jauniešiem mūsu partijā diskutējām, un arī mūsu valde ir nonākusi pie lēmuma, ka mums ir viens no jaunākajiem kandidātiem sarakstā Viesturs Romka, kas pašreiz ir kustības par jauniešu organizācijas vadītājs, un viņš ir arī 6. ja es nemaldos, 6. vietā mūsu sarakstā. Un tā ir viena no augstākajām vietām, ko jebkāda partija, augstākā, manuprāt, nevis viena no augstākajām, bet augstākā vieta, ko jebkura partija Latvijā ir jaunietim piedāvājusi. Un es domāju, tas ir arī tas ceļš, kas ikvienai partijai ir jādara. Kā mēs paskatāmies uz citiem sarakstiem Latvijā, mēs varam paskaidrot, cik daudz jauniešu ir sarakstos un kandidē ne tikai uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet arī pašvaldību vēlēšanās vai Saeimas vēlēšanās. Un mēs kā partija to ļoti nozīmīgi uztveram un iekļaujam jauniešus gan sarakstos, bet arī veidojot programmu un izstrādājot idejas, un mēs to turpināsim darīt. Ko mēs varam piedāvāt jauniešiem? Pirmkārt, mēs esam vienmēr atvērti diskusijai ar jauniešiem. Arī tagad esmu gatavs atbildēt jums uz jautājumiem. Mēs tiekamies ar jauniešiem, mēs braucam uz skolām, arī jaunieši, kad nāk uz Saimu ekskursijās vai ēnu dienā piedalās, tad mēs vienmēr jāsaka labprāt runājam ar jauniešiem, uzklausām jautājumus, problēmas un gal galā meklējam risinājumus. Arī mūsu Eiropas parlamenta programmā cita starp ir viena no sadaļām ir pilsoniskā sabiedrība. Tā ir ļoti svarīga arī mūsu kopējās drošības panākšanai. Un es tajā pilsoniskajā sabiedrībā redzu arī ļoti lielu jauniešu daļu un lielu ieguldījumu, teiksim tā. Tāpēc aicinu darīt kopā domāt, izteikt savas domas un, kā teicu iepriekš, iesaistīties visos iespējamos veidos.
Mēs esam daļa no Eiropas socialistiem un demokrātiem. Un šajā ziņā mēs esam tie, kas, piemēram, runājot par jauniešiem Eiropas parlamentā, ne tikai mūsu grupa, bet es personiski strādāju budžeta komitejā. Mēs esam strādājuši, lai palielinātu, piemēram, katru gadu finansējumu programmai Erasmus+. Tas ir viens tāds šaurs piemērs, bet kopumā socialistiem un demokrātiem uzsvars ir uz to, lai atbalstītu jauniešus, lai cīnītos, piemēram, ja mēs runājam par sociālām lietām, īpaši pret bezdarbu jauniešu vīdam. Ja mēs runājam par citām lietām, kas ir būtiskas gan jauniešiem, gan arī cilvēkiem bišķi vecāku vecam, tas ir sociālais standarts, Eiropas minimālais atalgojums un tādas lietas. Kāda ir jūsuprāt jauniešu vieta Latvijas politikā? Jauniešu vieta, tāpat kā senioru un jebkuras citas mūsu sabiedrības grupa, ir vieta politikā tur, kur tiek pieņemti lēmumi. Jauniešiem ir jābūt daļai no šīs lēmumu pieņemšanas. Kā jau es arī teicu, gan izstrādājot idejas, gan diskutējot par idejām, gan rakstot programmas. Tas ir vienkārši jādara kopā ar jauniešiem, un tā ir jauniešu vieta, tāpat kā jebkura politiķa vai pieauguša cilvēku vieta ir politiskā partijā arī jaunieši. Gribētu aicināt jebkuru jaunieti Latvijā, kas gribētu aktīvāk iesaistīties politiskajās organizācijās. Vismaz mūsu organizācija ir atvērta jauniešiem, bet ja varbūt nevēlas iestāties jau politiskajā partijā, tad vienkārši darboties nevaldības organizācijās, jauniešu organizācijās, kas ir aktīvas, jo ar to arī sākas tā pilsoniskā līdzdalība. Bet jauniešiem ir vieta tur, kur tiek diskutēts par idejām, kur tiek pieņemti lēmumi, lai nekas mūsu valstī, kas skar ikvienu no mums, arī jauniešus, kā piemēram tikko pieminēto šo alkohola ierobežojuma priekšlikumu, arī tur vieta ir šo diskutēt ar jauniešiem un dzirdēt, ko jaunieši par to saka. Man pašam ir tikai 31 gads. Es vēl joprojām domāju, ka es esmu jaunietis. Tāds jautājums par ārpolitiku. Kā jūs domājat, vai Krievija un Ķīna ar savu maigo varu varētu ietekmēt Eiropas parlamenta vēlēšanas? Pavisam noteikti. Nevis varētu, bet es jau domāju, ka jau šobrīd to dara. Tas jau ir pierādīts daudz dažādos faktos un ne tikai ziņu sižetos, bet daudz dažādos pētījumos, ka Krievija, Ķīna un ne tikai, bet arī citas Eiropai vai arī Latvijai nedraudzīgas valstis vēlas izplatīt dezinformāciju par daudz dažādiem lēmumiem un idejām, kas tiek diskutētas. Tas jau šobrīd notiek. Mēs redzam, ka nu pat kā viena no Latvijas ievēlētajām Eiropas parlamenta deputātēm, Tatjana Ždanoka, ir saņēmusi finansējumu vairāku gadu garumā dažādām aktivitātēm, kas, manuprāt, pavisam noteikti nestiprina Latvijas intereses un pavisam noteikti nekādā ziņā nestrādā Eiropas interesēs. Un šāda veida dezinformācijas izplatīšana vai dažāda naida pilna pret Latvijas valsti vai pret Eiropu noskaņotām pozīcijām, Krievija un ne tikai Krievija ir ieinteresēta. Un tas notiek, tāpēc arī mums programmā ir vairāki punkti par šo dezinformācijas apkarošanu un par to, ka mēs mūsu informācijas telpu Eiropā veidojam krietni nopietnāk un nozīmīgāk. Un šis ir arī viens no tiem punktiem, kur Latvijā ir pieredze, jo Latvijā ir NATO Stratkom strateģiskās komunikācijas izcilības centrs, kas ir Rīgā, kur mums ir ekspertīze un kompetence, kā uztvert informāciju un dažādi veidi draudus, kas izplatās informācijas telpā gan no Ķīnas, bet arī lielā mērā no Krievijas, kā ar to cīnīties un kā to apkarot. Un tas ir vienkārši krietni nopietnāk jāuztver un pavisam noteikti ir jāstrādā pie tā, lai to mazinātu. Jauniešu vieta politikā ir noteikti pieaugs, jo jaunieši kļūs politiski aktīvāki. Droši vien, ka dažiem politiķiem jau būtu laiks iet pelnīt atpūtā. Viena no personīgās pieredzes varu teikt, man bija tāda iespēja, ka es biju divos Latvijas parlamentos ievēlēts, un pēc tam vienā mēs netikām pāri 5% robežai. Un man bija 4 gadi iespēja atgriezties, tā teikt, ārpus politikas dzīvē, un man šķiet, tas ir ļoti veselīgi un svarīgi, lai cilvēki, kas ir politikā, viņi nepazaudē to saikni ar iedzīvotājiem, ar senioriem un ar jauniešiem. Tāpēc jauniešu vieta Latvijas politikā, es domāju, ka tiešām ir jāpieaug tai, jo tas mums viss kopīgais valsts stāsts ir jāveido nevis tikai uz 4 gadiem vai uz 5 gadiem, kā Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet uz 20, 30 un tā tālāk gadiem.
jauniešu vieta patreiz Latvijas politika, manuprāt, ir nepietiekoši liela. No vienas puses, tāpēc, ka jaunieši tīri dabisku iemeslu dēļ mazāk piedalās politiskos procesos, pat ejot balsot. Un arī jaunieši izteikti mazāk piedalās politiskos procesos, tā kā partijas biedri, partijas aktivisti. Līdz ar to, manuprāt, šai lomai vajadzētu būt izteikti lielākai. Vai jūsuprāt, normatīva akta par partnerības institūtu pieņemšana var vairāk pievērst jauniešu uzmanību politikai? Pavisam noteikti. Jā, mēs arī bijām tā partija, kas iepriekšējā Saeimā strādāja pie likuma, ko toreiz sauc par civilās savienības likumu, iepriekš vēl par dzīvesbiedru likumu, pirms tam vēl par kopdzīves likumu. Ir bijuši daudz dažādi veidi, ko mēs kā partija esam centusies jau iepriekšējā Saeimā to dabūt cauri un apstiprināt. Toreiz tam politiskā atbalsta no citām partijām, kas bija ievēlētas Saeimā, pietrūka. Man ir gandarījums, ka šī 14. Saeima ir pieņēmusi lēmumu un kaut kāda veida šo partnerību likumā ir regulējusi, bet tas nav tik ļoti labs, kā mēs varbūt to vēlējāmies, jo es domāju, civilās savienības likums varbūt bija labāks, bet arī tas nebija pietiekami labs. Mums ir vienkārši jāiet līdz galam un jāpieņem regulējums, kas iesaist visu, ne tikai par partnerības regulējumu, bet arī par viendzimumu laulībām, piemēram. Bet es domāju, ka visam notiek, ja kāds šāds lēmums, kas ir iekļaujošs, kas savā ziņā neizslēdz nevienu mūsu sabiedrības locekli, var tikai un vienīgi stiprināt gan to uzticību, ticību valstī, politiķiem, Saeimai, gan arī vairāk iesaistīt cilvēkus, jo viņi vienkārši būs vairāk ģimenes un vairāk cilvēku, kas jutīsies, ka viņi no valsts tiek aizsargāti. Un tāpēc es domāju, šis partnerības regulējums, lai vai cik tur tās likuma pakotnes tika pieņemts, nebija viens likums, tie bija vairāki likuma grozījumi atsevišķos likumos. Savā ziņā, protams, aizsargā vairāk ģimenes, nekā tas aizsargāja pirms tam, un pie tā ir jāturpina darbs. Līdz brīdim, kad ik viens cilvēks Latvijā, ik viena ģimene jutīsies, ka ir tiesiski, juridiski, ekonomiski, politiski, sociāli aizsargāta no valsts, par cilvēkiem rūpējās, par bērniem rūpējās, un es domāju, ka tas tikai savā ziņā stiprina arī mūsu valsts drošību, ka ik vienam cilvēks mūsu valstī tiek novērtēts, lai vai kādā ģimenes tipā un veidā cilvēks dzīvotu. Es domāju, ka jauniešu droši vien tiem jauniešiem, kam tas bija aktuāli un svarīgi, tad droši vien viņi redz, ka viņi var izmainīt Latvijā situāciju un iesaistīties. Un savukārt es zinu, ka jaunieši, kuriem tas liekas, kuri jūtas varbūt vairāk savās pārliecībās konservatīvāki, un galu galā tad arī viņiem būtu vairāk jāiesaistās un jāpauž savus viedoklis. Tā kā jebkurš lēmums, tas, manuprāt, arī parāda to, ka, ja tu neiesaisties, tad vienkārši lēmumu pieņem bez tevis. Jā, un otrādāk, ja kaut kāds vēlamais rezultāts ir panākts, ar lielāku vai mazāku aktivitāti, tad tev ir motivācija iesaistīties vairāk, un man ir vēl priekšlikums, man ir vēl svarīga lieta, kā jaunietim, piemēram, labāka, kvalitatīvāka izglītība vai labākas tur iespējas veidot savu jauno uzņēmumu. Tas ir izdarāms, izmainot kaut kādas normatīvās aktus vai likumus vai vēl kaut ko, un jo jaunieši aktīvāki būs, kā jau teicu daudzreiz, jo mums lielākas cerības to valsti pavērst ar sevi pret mums. Tā skaitā pret jauniešiem. Tāds jautājums par ārpolitiku. Kā jūs domājat, vai Krievija un Ķīna ar savu maigo varu varētu ietekmēt Eiropas parlamenta vēlēšanas? Pavisam noteikti. Nevis varētu, bet es jau domāju, ka jau šobrīd to dara. Tas jau ir pierādīts daudz dažādos faktos un ne tikai ziņu sižetos, bet daudz dažādos pētījumos, ka Krievija, Ķīna un ne tikai, bet arī citas Eiropai vai arī Latvijai nedraudzīgas valstis vēlas izplatīt dezinformāciju par daudz dažādiem lēmumiem un idejām, kas tiek diskutētas. Tas jau šobrīd notiek. Mēs redzam, ka pat kā viena no Latvijas ievēlētajām Eiropas parlamenta deputātēm, Tatjana Ždanoka, ir saņēmusi finansējumu vairāku gadu garumā dažādām aktivitātēm, kas, manuprāt, pavisam noteikti nestiprina Latvijas intereses un pavisam noteikti nekādā ziņā nestrādā Eiropas interesēs.
Un šāda veida dezinformācijas izplatīšana vai dažāda naida pilna pret Latvijas valsti vai pret Eiropu noskaņotām pozīcijām, Krievija un ne tikai Krievija ir ieinteresēta. Un tas notiek, tāpēc arī mums programmā ir vairāki punkti par šo dezinformācijas apkarošanu un par to, ka mēs mūsu informācijas telpu Eiropā veidojam krietni nopietnāk un nozīmīgāk. Un šis ir arī viens no tiem punktiem, kur Latvijai ir pieredze, jo Latvijā ir NATO Stratkom strateģiskās komunikācijas izcilības centrs, kas ir Rīgā, kur mums ir ekspertīze un kompetence, kā uztvert informāciju un dažādi veidi draudus, kas izplatās informācijas telpā gan no Ķīnas, bet arī lielā mērā no Krievijas, kā ar to cīnīties un kā to apkarot. Un tas ir vienkārši krietni nopietnāk jāuztver un pavisam noteikti ir jāstrādā pie tā, lai to mazinātu. Ķīna un Krievija to dara, viņa to ir darījusi ne tikai Eiropas līmenī, droši vien, ka arī Amerikas Savienotajās valstīs, tātad gan ar maigo varu, gan ar aso varu, kā eksperti jau to ir nodefinējuši, un mums noteikti Latvijas politiķiem ir jābūt aktīviem un aktīvākiem Eiropas līmenī, stāstot, skaidrojot, kas slēpjas aiz dažādām politiskajām iniciatīvām vai ekonomiskajām iniciatīvām, piemēram, tās pašas Ķīnas. Jo mēs kā valsts un kā sabiedrība, kā valsts pamatā, kā tauta, esam piedzīvojuši savulaik komunistiskā režīmā briesmas, un kā jau pirms intervijas runājām, arī nacistiskā režīma briesmas. Un šobrīd tas, kas notiek Krievijā, tur jau nevar saprast, kas tur vairāk komunisms vai tiešām nacisms. Savukārt Ķīnā ar savu komunistisko režīmu, kas joprojām viņi neslēpj, viņi joprojām ir komunistiskās partijas pārvaldīta valsts, tas patiešām, manuprāt, ir draudz ne tikai tajās valstīs dzīvojošiem cilvēkiem, kā mēs redzam, kur netiek ievērotas cilvēktiesības un elementāras pamatvērtības, tas, protams, agrāk vai vēlāk var izvērsties pret kaut kādu agresiju arī pret kaimiņu valstīm. Un Krievijas kontekstā mēs to redzam Ukrainā, Ķīnas kontekstā mēs to redzam varbūt ne tik aktīvā militārā agresijā, bet tomēr Taivāna, Hongkonga un citas teritorijas ir zem kaut kādas spiediena. Ja. Skaidrs, ka šīm valstīm ir intereses, politiskās intereses Eiropas līmenī, un atsevišķās valstīs, droši vien mēs varam pieminēt tos varbūt skaļākos piemērus, kā Ungārija, kas tur vēl, Čehija un citās. Faktiski visās valstīs droši vien, un mēs redzam, ka ir vieni vai otrie politiskie spēki, politiķi, kas cenšas šīs intereses tieši vai netieši, varbūt savām personiskajām biznesa interesēm īstenot. Un es varu teikt arī, ka, manuprāt, arī Latvijas parlamentā ir atsevišķi politiķi vai pat politiskie spēki, kas mēģina īstenot vai aizstāvēt mazākā vai lielākā mērā Krievijas un Ķīnas intereses, politiskās intereses. Un to mēs redzam arī ar balsojumiem un debatēs. Noteikti var. Īpaši, ja mēs no savas puses pieļausim visādas, es teikšu, glupības, tad tā ietekme būs vēl liela. Es minušu vienu piemēru, runāt par šīm vēlēšanām, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Latvijā absolūti stulbi ir aizliegt jebkāda aģitācija vai informācijas sniegšana krievu valodu. Ja tu vēlies cīnīties ar propagandu, ka jūs esat minējis savu jautājumu no Krievijas, tad tas ir jādara krievu valoda, tā izskaita. Nevis otrādi aizliegt visu krieviski un pēc tam brīnīties, ka pēc tev neviens neklausās. Jā. Paldies jums par interviju. Paldies jums arī. Un tad nesen Kariņa kungs paziņoja par atkāpšanos no ārlietu ministra amatu. Ko jūs par to domājat? Jā, mēs kā sabiedrība nesen uzzinājām šo faktu, ka bijušais premjers un tagadējais ārlietu ministrs ir izmantojis privāto lidmašīnu pakalpojumus, lai piedalītos dažādās sapulcēs Eiropā. Nevis 1, 2 vai 3 vai 4 reizes, bet vairāk kā 30 reizes šo dažu gadu garumā. Es domāju, pavisam noteikti tas ir ļoti, ļoti par daudz. Es uzskatu, ka, protams, ir gadījumi, kad mūsu valsts augstākajām amatpersonām, premjeram, būtu nepieciešamība ļoti svarīgos
jautājumos, dažādās sapulcēs piedalīties un nokļūt kaut kādās konkrētās vietās ļoti ātri. Es domāju, ka nevajag izslēgt pavisam šo iespēju, ka privāto lidmašīnu pakalpojums augstākās valsts amatpersonas var izmantot, bet šeit ir jautājums gan par samērīgumu, vai tas ir samērīgi to izmantot katru reizi un tik ļoti daudz reizes, jo tomēr tas finansējums, kas iztērēts gan no valsts budžeta līdzekļiem, gan arī, es saprotu, no Eiropadomes līdzekļiem ir tiešām ievērojami iespaidīgs. Protams, nav pieļaujams arī tas fakts, ka pēc tam sekoja tur dažādu intrigu vērpšanas un melošana un nebija vienkārši arī skaidra komunikācija par to, kas ir noticis, kāpēc tas ir noticis, un tas arī nav pieļaujams. Un arī šobrīd, kad Kariņa kungs, manuprāt, nav uzņēmies tādu pilnu veidu atbildību vai par to vismaz atvainojies vai izteicis kaut kādu izpratni, ka tas varbūt nav pieņemams un tas ir par daudz, nu tāda veida rīcība no Kariņa kunga vēl nav sekojusi, un tas arī ir nepareizi. Tāpēc es domāju, ka Kariņa lēmums, vai tas bija Kariņa paša lēmums, vai kāda spiediena rezultātā viņam atkāpties, tas bija pareizi. Es ticu mūsu valsts tiesību sargājošām iestādēm. Tūliņ šajā nedēļā iznāks arī valsts kontrolas ziņojums par šo, lai to vērtē gan valsts kontrola, gan arī citas tiesību sargājošās iestādes, un ja tur ir krimināla pārkāpuma, par ko arī es saprotu, ir uzsākts arī process pierādījis, nu tad cilvēkiem ir jāsaņem sots par likuma pārkāpumiem. Un es domāju, mūsu politiķi, man ir ļoti liels prieks gan par iepriekšējiem mūsu Saeimas deputātiem un arī ministriem, kas nav izmantojuši šādus pakalpojumus un ir vienmēr cenšušies ietaupīt valsts resursus vai nedoties vizītēs, kas varbūt nav bijušas īpaši vajadzīgas, vai ja doties vizītēs, tad skatīties, kā tas arī atstāja gan ietekmi uz vidi, vai arī ietaupot finanšu līdzekļus un tā tālāk, jo Kariņa gadījumā bija jau pierādīts, ka bija pieejami arī komercreisi, ar kuriem varēja lidot. Un es domāju, tas lēmums viņam atkāpties ir bijis pareizs. Tagad, lai notiek darbs, tiesības sargājošās iestādes pateiks, kas tur ir noticis. Man nav pamata neusticēties gan ģenerāla prokuratūrai, gan valsts kontrolē, gan citiem, kas ir iesaistīti, kas tad beigās pateiks, un es ceru, ka cilvēks saņem sodu par to, kas ir padarīts. Labi, paldies par interviju. Jā. Jā. Tad pēdējais tāds ekstra jautājums. Mēs izpētējām, ka jūs esat piedzimusi Kraslavas novada, vai jūs kā politiķis varat redzēt, un vai tas ir patiesums, kā Latgale ir ļoti tuvu no centrālas Latvijas, no Rīgas? Jā, es esmu tiešām dzīvojis Kraslavā, bet esmu dzīvojis gan Daugavpilī, gan šobrīd Rēzeknē. Tā kā tas viss kopējais Latgales stāsts ir manas politiskās darbības pamatā. Un jā, es tagad 11. gadā biju pirmoreiz ievēlēts, tad jau pagājuši 13 gadi. Es teiktu, ka tā aktualitāte stāstīt, skaidrot politiķiem Rīgā, kas notiek Latgalē un kas tur būtu darāms, nav zudusi. Tagad varbūt ar drošības riskiem tas ir pat pieaudzis, un savukārt iedzīvotājiem Latgalē, neatkarīgi no tā, kurā malā viņi dzīvo, viņiem ir vajadzīga papildus instrumenti, varbūt negluži papildus atbalsts, bet papildus iespējas pilnvērtīgu dzīvi dzīvot tur, veidot savu uzņēmējdarbību, audzināt savus bērnus un rūpēties par savām ģimenēm, lai viņi tur varētu dzīvot un nebraukt projām. Tad arī šis attālums starp Rīgu un Krāslavu vai Ludzu, es ceru, ka samazināsies. Tas ir svarīgi, lai mēs visā Latvijā justos šai valstī piederīgi un droši, gan militāri, gan ekonomiski, gan pilsoniski.